Šodien ir runa par politiskās sistēmas reformu, kas skars vairākus virzienus. Ja mēs paskatīsimies uz problēmām, kādas ir bijušas līdz šim mūsu politiskajā dzīvē, tad redzam, pirmkārt ir bijusi diskusija par valsts prezidenta lomu, tieši varu līdzsvaru nodrošināšanā, par valsts prezidenta lomu, amatpersonu atbilstības un kandidātu meklēšanā. Ir bijuši jautājumi par kā uzlabot mūsu vēlēšanas sistēmu, lai tā būtu pēc iespējas kvalitatīvāk, ar kvalitatīvu Saeimas sastāvu un pēc iespējas labāku sadarbību starp vēlētājiem un ievēlētajiem deputātiem. Tāpat mums vienmēr ir klibojusi valdības veidošana un valdības krišanas un jaunas valdības izveidošanas, tā kā mēs likumdošanā varam nostiprināt valdības stabilitāti, kā mēs likumdošanā varam nostiprināt arī valdības profesionālo kvalitāti. Tie ir jautājumi, kas ir radušies sabiedrībā, un mēs kā partija esam centušies uz viņiem atbildēt. Ieskatot arī tādus jautājumus, kā masu mēdīju patiešie īpašnieki, jo mēdīji ir politiskās dzīves dalībnieki. Mēs gribam, lai mēdīji teiktu objektīvu informāciju par procesiem mūsu valsts politikā, tāpat arī par jautājumiem, kas skar deputātu imunitāti, un jautājums to, kādā veidā vēlētājs var sajusties to, ka viņa deputāts ir godīgs, pārstāv viņa intereses un viens likums visiem, kas ir rakstīts starp citu mūsu valdības mājā, ministra kabineta sēžu zālē. Un mani kolēģi no partijas katrs pastāstīs vienu no šiem sadarām, un mēs būsim gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Esam izstrādājuši 3 tādas ļoti svarīgas lietas, kā pilnveidot tagadējo proporcionālo sistēmu. Ja mēs runājam par saliedētu sabiedrību, tad proporcionālā sistēma ir viena no tādām, kas var saliedēt sabiedrību. Un tur nav nekāda laba iemesla viņu tagad mainīt. Šitie 3 galvenie punkti ir: pirmais ir pieņemts, tas bija, ja es nemaldos, 2009. gada 26. februārī, pateicoties Valdim Zatleram, kā prezidentam tajā laikā, un tas ir, ka likvidēja to vagoniņu principu. To lielo negodību, ka kāds varēja kandidēt visos apgabalos, ievēl no vienu, un tad viņš vienkārši atbrīvo vietas pārējiem cilvēkiem, un tas ir tā kā domino kauliņi, ka viņi iekrīt Saeimā. Tas ir likvidēts, to tagad nevar vairs darīt. Ir ļoti svarīgi, kā jau pašā sākumā 20. gados runāja, ka deputāti Saeimā pārstāv lokālās intereses. Tas nozīmē apgabalus, iedzīvotājus, kas dzīvo apgabalos. Un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir arī jābalso par tiem deputātiem, kas kandidē viņu apgabalos. Nevis tā kā es varētu no Rīgas aizbraukt un balsot Latgalē. Tas ir galīgs absurds. Kāds man tiesības ir vēlēt kādu pārstāvu no Latgales. Tā kā ļoti svarīgi, ka mēs ieviešam arī Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistru. Tas ir Eiropas parlamenta vēlēšanās, pašvaldībās, tur nekas jauns nav. Problēma varētu būt tāda, ka cilvēks atrodas ārpus savu vēlēšanu apgabalu vēlēšanu dienā, bet ir jau izstrādāti tagad ir ieteikumi un ierosinājumi likuma maiņā, kas paredzētu, ka var balsot vienalga, kurā iecirkļī. Tas ir tieši tāpat kā Igaunijā, un tajā vēlēšanu dienā, pirms vēlēšanu dienas, nonāk šie balsojumi jau centrālā vēlēšana komisijā, lai viņus varētu tad arī saskaitīt. Bloks, par ko es runāšu, attiecās uz tiešo demokrātiju. Mēs esam jau pieredzējuši vairākus tiešās demokrātijas instrumentu izmantošanas gadījumus, kaut vai 23. jūlijas, kad tautai vēlētājiem bija tiesības nobalsot par Saeimas atlaišanu. Zatlera reforma partija piedāvās arī pašvaldības referendumu ieviešanu, tātad, kam būtu arī lemjoša nozīme, lai arī pašvaldību līmenī iedzīvotāji var paust savu viedokli un ietekmēt lēmumus attiecībā uz kādiem būtiskiem jautājumiem viņu dzīves vietās. Un arī attiecībā uz vēlētāju tiesībām inicēt kādu svarīgu jautājumu nonākšanu likumdevēja darba kārtībā, mēs ierosināsim arī atvieglot iespēju, izmantojot informācijas tehnoloģijas, tad vēlētājiem šo savu elektroniskā veidā šo savu viedokli darīt zinām Saeimai. Un, protams, lai šie procesi, gan referendumi valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī būtu tiesiski, korekti,
caurskatāmi, tad mēs noteikti arī ierosināsim ieviest pirms referenduma aģitācijas tiesisko regulējumu, lai noteikti gan kārtību, gan izdevumu apmēru, lai tiešām šie spēles noteikumi, tā var teikt, būtu godīgi un atklāti. Nākošais jautājums, par kur arī varu teikt, ka profesionālajā līmenī debata bijusi ļoti ilga. Šobrīd jums visiem arī zinām apstākļu dēļ arī parlamentā šī debata ir notikusi, bet diemžēl jautājums tāds risinājumam nav novests, un tā proti ir Satversmē nostiprinātā deputāta imunitāte, kas šobrīd Satversmē ir ļoti, ļoti plaši, un mēs paraugāmies uz to regulējumu, kā tas ir citās, nevien Eiropas, bet arī citās valstīs, tad mums ir jāsaka, ka tas mērķis aizsargāt deputātu kā tautas vēlēta priekšstāvi tādu darbību no iespējamās politiskās vajāšanas viennozīmīgi ir aizstāvāms un ļoti svarīgs mērķis, taču tie visi iespējamie instrumenti, kas ir noteikti Satversmē, proti jebkuras krimināla procesuālas darbības, tā skaitā tad administratīvā soda iespējamību tikai un vienīgi ar īpašu visas Saeimas pieņemtu lēmumu, viennozīmīgi ir par plašu, lai šo mērķi panāktu. Un šis priekšlikums, ko mēs viennozīmīgi virzīsim, kas ir izdiskutēts ar ekspertu vidē un ir pieņemams, lai samērotu šo mērķi un šīs sabiedrības intereses, ir, ka vienīgi Saeimas piekrišana deputātiem būtu nepieciešama tad, ja runa par aizturēšanu, apcietināšanu vai mājas arestu, tātad tik tiešām ir šīs funkcijas kā deputātam veikt kaut kāda zināma aprobežošana, bet visos citos gadījumos, ja runa ir par kriminālu procesu uzsākšanu, kratīšanas darbībām, administratīvo sodīšanu, tad šis ir tiesu varas kompetences jautājums. Mēs liksim priekšā, ka to dara kompetenti augstākās tiesas tiesneši, kuri ir spējīgi izanalizēt konkrētās lietas materiālus un pieņemt lēmumu, kurus deputāti šādā kvalitīvā līmenī nepieņem. Deputāti pieņem lēmumu tikai vienīgi balstoties uz saviem subjektīvajiem novērojumiem, vai tā varētu vai nevarētu būt politiski motivēta vajāšana. Paldies! Jautājumu lūdzu.